Prasība nevajag skaņotāju, vajadzēja teikt, ka vajag. Jā, mums nekas neskaņ, jā. Kāpēc kā domā, kā lai tiek galā? Tev skatos skaņu. No, buvo. Pasties, tu tas te domāši. Uzvelc man tos spēlus. Uzvelc man. Tā, šitā. Cerams, ka... Redz, kā mēs baigais dots. Ļoti labi saprotamies harmoniju, valsts šajā dots. Egons ir tas turku ģitārists, jā? Spraudeni te. Šitāds. Ir te viss. Pagād. Divas. Vēl vajag. Nē, šitāds. Es izštupunēšanu. Bļāviens bišķiņ prasās viņai šita mums tā un nestāv. Pagaid. Tā. Kaut ko es tev salapinājus. Vajadzētu turēties. O, super. Tā, es vienu vīnu. Jā. Tu dzersi vīnu? Edīte, kāds pasūtīs tādu mūziku jūs gribat fonā? Nu, kaut ko par Love. Nu jā, kaut ko tādu. Nu tā, lai Love songs uzliec. Nē, pagād, Spotify? Jā. Var vienam māksliniekam. Man jau tā ir panika jau. Tā, tev Andri. Test drive. Jā. Nu, kā tur viss ir sakārtots, jā? Jā, es esmu ļoti sakārtot. Nu, vai. Priekš. Visus jau tik daudz kopā skaitā esam veikušies. Pasākums oficiāli sāksies pēc 57 minūtēm, 8:00. Pašlaik izbaudiet atmosfēru, iepazīstieties, parunājieties un aizlasiet, protams, manīt kādu garšīgu kokteili bārā vai alutiņu. Arī tagad, kad es esmu nostāls kartas. Tu man filmē atkal? Kur ir aparāts? Sakojiet līdzi. Viss sāksies pēc pusstundas. Nedaudz augstāk. Man dziesma skan iekšā. Ai, cik tu labi! Izskaties! Kvēpinājām, jo tur ir sauna.
Volumā? Jā. Paldies. Tā reklāma. Viss par. Ai. Tā, kaut kā. Viss vajag nestresot. Kaut ko jāstreso, nav stresāt. Tu neko. Es jau tāds mākslinieks. Man jau tā grūst par sevi kaut ko runāt un stāstīt, kur nu skatūs vēl. Nu ko? Laižam uz randiņu izsoli jau 3. reizi Liepājā. Sākam. Edīta un Daumāns. Ejam. Urā, priekšā par to! Labvakar! Randiņu izsoli 2024 ir atklāta. Jā, prieks jūs visus redzēt, kuplā skaitā, pilnīgi bišķiņ iedzēru vīnu. Vīnis. Jā, varbūt mēs varētu kaut kā bišķiņ to gaismiņu, tādu bišķiņ piezimētāku, lai liekas, ka tikai sveces. Man ir tradīcija ar draugiem, vispirms tā kā, kaut ko bišķiņ dvēselītē, jā, tā pa mierīgo, un tad jau mēs ejam full body on, jā. Vārmeņu, bet es palūkšu visiem aiztaisīt acis. Jā, un nešmaucamies, jo esam godīgi paši pret sevi. Un vienkārši 3 reizītes dziļi ieelposim. Dziļi ieelpojam un izelpojam. Un tagad dziļi ieelpojam vēlreiz un izpūšam ārā. Palaižam visu negatīvo prom, starp mums visiem pirmo mīlestība, maigums, prieks. Izsoli, randiņu, ko tas īsti nozīmē? Šis termins īstenībā pasaulē ir zināms pat vismaz gadus 100 nācis no Amerikas Savienotajām valstīm. No Melnādaļa no kopienas, kur dažādos veidos cilvēki pavada jautru laiku. Reizēm sapulcējās un izsola viens otru par konkrētām naudas summām. Tagad Liepājā Edītē jau 2018. gadā pavīdēja ideju un 20. gada februārī tieši pirms Covid mēs paspējām realizēt fantastisku pasākumu kursu putnos, un šī ir 3. reize klātienē. Covid laikā arī bliezām, vai ne? Vienreiz bija attālināti, tas tāds eksperiments. Caur video kamerām pat arī sanāca aiziet uz randiņu cilvēkiem, un es domāju, ka bija arī kāds veiksmīgs randiņš, vai ne? Es domāju, ka bija, jā. Es viņus tur iemetu tādās slēgtajās Zoom istabās, es jau nezinu, ko viņi tur darīja. Bet pat laikam viņi izlec ārā, vai es iegāju iekšā un es varu, halo, kā jums tie iet? Ja mums pietiks vēl laika, varbūt kāds... Pietiks. Man ir vietas vēl 2 dalībniekiem no publikas. Jā, viss ir izdomāts, jā. Tad katrs prezentēs sevi. Pēc tam, kad visi 7 būs sevi prezentējuši, notiks izsoli par katru konkrēto dalībnieku. Protams, solīsim augstas summas. Bet notiks konkurss, un pēc tam, pēc konkursa mēs paziņosim uzvarētāju, bet to mēs paziņosim šeit. Bet no ar 2 mēnešiem Bet par to laiku, ja, kamēr mums notiek kaut kas, un amors 28. Patīk ceļot apkārt pasaulē, vienkārši... Džungļos reizēm vajag padomāt, kā izdzīvot. Kamāk, tas nav nekas tāds, kas tev jādomā ikdienā braucot pa Rīgas ceļiem dieva dēļ. Cilvēku vērtē pēc pirmā iespēja, bet man uzreiz ir tāds savs skatījums, jo es tā visu ļoti mākslinieciski vērtēju. Un par šo tēmu runājot, es arī savā aprakstā to pieminēju, bet es cilvēkos redzu skaistumu, un katrā cilvēkā es redzu skaistu. Nāc pēļ, lūdzu. Tā redz ļoti atvērta persona un nepatīk cilvēki. Tiešām tā, ka nepatīk cilvēki. Bet kā, mēs aiziesim uz randiņu ar tevi?
Viņai nepatīk tādi cilvēki. Tu māki lasīt. Galīgi taču patīk cilvēki, Fejai patīk. Viņai ļoti patīk cilvēki. Tas drīzāk bija varbūt es, kurš aizdomājās, ka nepatīk cilvēki, bet īstenībā patīk cilvēki visi, kuri paplašina savu redzesloku un nāk uz randiņu izsūtu. Es vispār nesaprotu, kā runāt cilvēku priekšā. Pēdējo reizi es runāju cilvēku priekšā bakalaura pastāvēšanā, kas bija pirms vairāk kā 10 gadiem. Nāks tev. Reku, Egons iedos tev. Kādā savādākā veidā parādīt, kas es esmu, jo es vienmēr sēžu savā virtuvē aiz kompjūtera un es palaižu animācijas uz ēkām, video projekciju mapingu es taisu. Līdz ar to man likās, ka vislabākais veids, kā parādīt jums, kas es esmu, ir mans animācijas. Un es nelietoju lietas. Pastāst, kā tev radās idejas šādiem zīmējumiem? Tā, nu jā. Bet tev to vajag? Labi, ka tā. Nu tad jau. Private event, jā. Nu, kas pa dziesmiņu? Dziesmiņa ir Hey Baby. Hey baby. Hey. Man pastu kubelīču uz tevi raugoties, vai man cepuri noslīdēja, kamēr es raudzījos uz tevi. Tu ir āmi šodien. Nē! Pagad. Pircējus, nāciet lūdzu visi uz skatu, uztaisīsim kopīgi, pirms mēs visi izklīstam, jo kāds ir aizgājis, uztaisīsim, iemūžināsim šo mirkli. Es karie cilvēki. Marino! Nākam visi! Kas nobilvējies? Mēs jūtamies brīnišķīgi. Mūsu mazā komanda, bet uzticīgā komanda jūtas lieliski, jo šodien tie mums ir cilvēki un es redzu, ka visiem ir smaids, visiem ir labs noskaņojums un mēs ceram jūs šeit pavisam bieži un daudz redzēt.